es pieķēru, ka 2 cilvēki manā Minecraft serverī ir atraduši bugu, kas ļauj viņiem ieņemt jebkuru bāzi ar 0 centību. Tā vietā, lai būtu normāls administrators un viņus abus nobanotu, es izvēlējos mazliet izpriecāties un izbojāt viņu attiecības. Es ar viņiem izdomāju uzspēlēt cietumnieku dilēmu. Tie, kas nezina, kas ir cietumnieku dilēma, tā ir praktiski spēle, varētu teikt, kur ir 2 cietumnieki, un viņiem ir 2 opcijas katram. Pirmā opcija ir tāda, ka viņi klusē un nenodod savu pārnieku, un ja pārnieks arī klusēs, tad viņiem abiem būs zemes ieslodzījums. Bet ja viens no viņiem neklusēs un otrs klusēs, tad tam cilvēkam, kas neklusēja, tad viņam nebūs vispār ieslodzījums. Bet ja abi neklusēs, viņiem abiem būs daudz lielāks ieslodzījums. Šādi man gāja. Labdien, labdien! Labdien! Es jums došu iespēju nedabūt banu, bet man vajadzēs ar jums 2 aprunāties tā kā acs pret aci. Tātad tev praktiski ir 2 opcijas. Vai nu tu nedabū banu vispār, bet tavs pārnieks dabū 2 reizes garāku banu, vai arī jūs abi dabūjat 2 dienu banu? Jā, 2 dienu. Abi 2 dienu banu dabū? Jā. Ok, tas veiks. Tātad tev ir 2 opcijas. Vai nu tu nedabū banu vispār, un tavs pārnieks dabū 2 reizes garāku banu, vai arī jūs abi dabūjat 2 dienu banu? Tas būs jauks. Es plitošu. Plitos? Jā. Nu, labi, viņš gan negribēja splitot, tāpēc tev būs 2 reizes garāks bans. Es ceru, ka es viņiem izbojāju friendship tikko.